Patiesi un vienmēr laimīgs var būt tikai tāds cilvēks, kas izbauda mieru savā prātā un dzīvo Dieva labvēlībā. Un tad vēl prieks un ieprieca nozīmē kaislība vai emocija, kuru izraisa Dieva dota ekspektācija. Un mēs diezgan daudz par to šodien parunāsim. Un tā es gribu, lai jūs sev pajautājat, ko tu sagaidi no šīs dienas? Jūs teiksiet, es nezinu, es vienkārši gaidīšu un skatīšos, kas notiks. Tas nav pareizais veids, kā rīkoties. Jūs teiksiet, es sagaidu, ka notiks kaut kas slikts, jo tā notiek katru dienu. Tas tik tiešām nav pareizais veids, kā rīkoties, lai gan es pati kādreiz biju tāda. Manā dzīvē notika tik daudz sliktas lietas, ka es tik tiešām baidījos sagaidīt kaut ko labu, jo man bija bail no vilšanās. Bet laime nāk no tā, ka mēs sagaidām labas lietas mūsu dzīvē. Un faktiski tā ir cerības definīcija. Kad Bībelē ir teikts, ka mums ir jābūt cerības pilniem, tad tas nozīmē to, ka mums ir apzināti jāsagaida, ka kaut kas patiesi labs var notikt mūsu dzīvē, kuru katru mirkli. Un mēs balstam šo ekspektāciju uz to, ka Dievs ir labs. Tad ko tu sagaidi no savas dzīves?